Pagājušajā reizē mēs pabeidzām ar apustuļu Toma lielo apliecinājumu, kur Jēzus uzrunāts, augšām celtā Jēzus uzrunāts, ieraudzījis viņa naglu caurūtās rokas un sānus. Viņš iesauc pielūgsmē: mans kungs un mans dievs. Šie vārdi, pirms ejam tālāk, tomēr vēl prasa pēc kāda pārdomu laika. Jāņa evaņģēlijs iesākas ar Jēzus, Dieva dēla, mūžīgā miesā nākušā vārda visaugstāko dievišķības apliecinājumu. Un kā to Mārtiņš Luters atzīmē un saka, Jānis ļoti vienkāršā veidā mums apliecina un pasludina Jēzu Kristu, viņa dievišķo dabu un viņa cilvēcisko, proti patiesu Dievu, kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Un viņš vērsās tieši pret tiem maldu mācītājiem, kuri noliedz vai nu viņa Jēzus dievišķumu, vai nu viņa cilvēciskumu. Jo tas pieder pie mūsu kristīgās ticības paša pamata. Ka tāpēc, ka Jēzus Kristus ir patiesas Dievs, viņš var mūs glābt. Un viņš var atklāt Dievu un pievest mūs Dievam. Jo tikai Dievs var atklāt Dievu. Nekas mazāks par Dievu nevar atklāt Dievu, jo jebkas mazāks par Dievu ir bezgalīgi tāls no Dieva, lai cik 1000 reižu viņš būtu augstāks par cilvēku. Un savukārt, ja viņš nebūtu patiesi iemiesojies un tapis cilvēks, tad mēs cilvēki būdami nevarētu to saņemt. Nevarētu būt līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Bet viņā, Jēzu Kristu, kā apostols Pāvils to saka, ir atklāta visa dievības pilnība, dievišķuma pilnība miesā. Šis paradoxālais, kā cilvēki teiktu, izteikums, tātad, kur abas šīs lietas izslēdz vienu otru, Dievs un cilvēks ir divas, radikāli atšķirīgas lietas. Cilvēks ir ierobežots, nīcīgs, ierobežots savā spēkā, ierobežots visās lietās, bet Dievs nē. Kā var galīgais ietvert bezgalīgo? Bet Kristū tas notiek. Tas ir viņa iemiesošanās brīnums un noslēpums. Un Jānis to ir ārkārtīgi satvēris labi un izcēlis, to liecina arī šie evaņģēlija iesākums, bet arī Jāņa vēstule, pie kuras mēs bieži vien vēršamies. Viņš saka, kas neapliecina Kristu nākušu miesā, šo Dieva dēlu nākušu miesā, tas ir antikrists. Mēs apliecinām Jēzu Kristu, Dieva dēlu nākušu miesā. Patiesu Dievu, patiesu cilvēku. Un tanī ziņā šis Toma apliecinājums ir ļoti būtisks mūsu kristīgai ticībai. Tie, kas kādreiz saka, Jēzus jau nekur nav teicis, ka viņš ir Dievs. Viņš sevi sauc par cilvēka dēlu. Pirmkārt, tas nav patiesas apgalvojums, bet šeit, šajā Toma apliecinājumā, ka viņš saka, mans kungs un mans dievs, Jēzus nesaka tā kā eņģeļi Jāņa atklāsmes grāmatā, kur Jānis grib zemoties eņģeļi priekšā un pielūgt, un eņģeļi saka, nedari to, tas tikai Dievam pienākas. Jēzus nesaka šeit, Tom, tu tā kā pārspīlē. Viņš pieņem šo apliecinājumu un nosauc to par īstu, patiesu, glābjošu ticību. Viņš saka, tu tici, tāpēc, ka tu redzēji. Jā, viņš apliecina, Toms tic.
Un viņš nesaka, Tom, tu maldies. Viņš saka, tu tici. Tā ir patiesa ticība. Viņš pieņem šo ticību, viņš pieņem šo pagodinājumu, jo viņš tas arī ir. Patiesas Dievs no tēva mūžībā dzimis un patiesas cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis un brālis mums tapis, cietis, miris un augšām cēlies. Nu, lūk, tad mēs tā kā nonācām pie evaņģēlija pirmā noslēguma, un droši vien, kā savā pirmajā manuskriptā, vai vismaz viņa tapšanas laikā, bija kāds brīdis, kad Jānis teica, ar to pietiks. Jo noslēdzās 20. nodaļa ar vārdiem, vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts, bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Atkal mēs redzam, kas Jānim ļoti raksturīgi. Viņš saka, ka rakstītais vārds rosina ticību un dod dzīvību, kas ir šis ticības iegūms. Tāpēc, ko var teikt, lasiet Bībeli. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir dzīvības vārds. Un tālāk 21. nodaļā mēs tomēr redzam, ka ir kaut kāda lieta, ko mācekļi teikuši, tu vēl mums stāstīji tik daudz lietas, vismaz šīs vēl vajadzētu pieminēt. Un mēs redzam, tā kā 21. nodaļa ir vēl tā kā tāds, ja tā varētu teikt, epilogs savā ziņā. Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redz, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmanis Pēteris, Toms saukts Dvīnis, Nātanēls no Galilejas, Kānas, Zebedeja dēli un vēl 2 citi viņa mācekļi. Interesanti, kas ir tas viens, jo to vienu no tiem 2 mēs zinām, tas ir apostols Jānis. Lūk, tālāk mēs lasām, Sīmanis Pēters viņam sacīja, es eju zvejot. Tie viņam sacīja, mēs arī iesim ar tevi. Viņi aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nē. Viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie izmeta tīklu un zivju daudzumu dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Tik tālu. Tātad, kā mēs to lasām, ko Lūka raksta, man liekas, apostoļu darba sākumā apostoļu darba sākumā viņš to lasa, kur viņš ir aprakstījis Jēzus ciešanas, viņa nāva augšām celšanos, un pēc savas augšām celšanās Lūka raksta, Jēzus 40 dienas atklājās saviem mācekļiem. Drusku mēs jau tam pieskārāmies iepriekšējā reizē, ka šī viņa atklāšanās bija tā kā atkal un atkal apliecinājums un apstiprinājums ar daudziem pārliecinošiem, kā saka, savas klātbūtnes veidiem, kā saka Lūka, viņš apliecināja, ka viņš ir dzīvs. Mēs jau runājam par to, ka laikam tas mācekļu, tāpat kā jebkura cilvēka racionālais prāts, viņam ir grūti, viņš grūti lūst, viņš vienmēr vecais Ādams un viņa gudrība vienmēr atkal cenšas kāpt goda krēslā. Proti, tas nevar būt. Atkal un atkal Jēzus augšām celšanos velns mēģina no cilvēka sirdīm tā kā apšaubīt, izņemt ārā
aptumšot. Ja nevar galīgi, tad vismaz garīgot kaut kā, tā kā, ka tā nebija varbūt gluži tā saprotam, vai tad tas jāsaprot kaut kā citādi. Tāpēc Jēzus laiku pa laikam nāca pie saviem mācekļiem. Un katreiz ar tādu, šis ir īpaši izceļas gadījums atkal ar tādu pārsteigumu. Mācekļi viņu īsti nepazīst. Viņš ir citādāks, izmainīts. Mēs tālāk lasīsim mācekļi, tomēr nejautāja viņam, kas tu esi, jo viņi saprata, ka tas ir viņa kungs. Mazliet neparasti. Mēs redzam, ka arī tas Jāņa pieraksts šo mācekļu nedrošību ļauj mums nojaust. Viņš neraksta, ka viņi redzēja, ka tas ir kungs, un viņi bija pārliecināti. Viņi tikai šaubījās, tās šaubas tur visu laiku ir. Laikam, lai viņu sirdīs būtu šī ticības atziņa, lai arī viņi netik daudz redzēšanā, cik ticībā tam, kas ir pasludināts, ticētu. Tā domājot par to, cik neparastos veidos, un Jānis jau saka, vēl arī citādi viņš atklājās pēc savas augšām celšanās, ko visu tā kā neraksta. Es tagad domāju, mūsu kungs, viņš cietis zem Poncija Pilāta, krustās, nomiris, kapā guldīts, 3. dienā augšām cēlies, bet pa vidu nokāpis ellē. Un tagad iedomājieties, cik neskaitāmi ir tie pulki, par kuriem mēs lasām kā apustulis Pāvils, pa daļai citādam 68. psalmu, par to, ka Kristus uzkāpis augstumos, ved līdzi gūstekņus. Viņš cietumu metis cietumā. Un tas ir tas, ko kristīgā baznīca apliecina, un ko Luters apliecināja, un es ar gadu no gada aizvien drošāk apliecinu šo seno mācību, ka tie ļaudis, kas ir ticējuši uz Kristu vecajā derībā, kur paradīze vēl Tēva nams nebija atklāts un mājokļi vēl nebija ierīkoti ticīgajiem debesīs, paradīzē, ka viņi bija ellē, kā jau mēs to runājām. Ellē, Ābrahāma klēpī, kur varētu tā būt, bija laba dzīvošana, bet slikts skats pa logu, tāpēc, ka skats bija tā kā uz bezdievīgo mokām, kā mēs to lasām Jēzus, kur teica par bagātnieku un Lācaru. Lācars Ābrahāma klēpī būdams līksmojās. Un bagātnieks viņu redzēja, tur atkal bija lielas mokas, viņš cieta, tur bija ellē, viņš mocījās liesmās un gribēja kaut vai mazu ūdens lāsīt, ar ko veldzēt savus slāpes. Bet skats pa logu bija ļoti labs. Tur Ābrahāma klēpī, Lācars un citi līksmojas. Viņi līksmojās, bet viņiem bija slikts skats pa logu. Tur tā kā, ellē tomēr. Kaut gan Ābrahāma klēpī. Un tad šos tēvus un ticīgos, kā mēs to varam nojaust no svētiem rakstiem, Jēzus nokāpdams ellē ved uz debesīm. Ved uz debesīm. Tēva namā bija mājokļi sagatavoti. Un šīs 40 dienas viņam bija tādas, jāteic, tā vienkārši cilvēci sakot, Jēzum bija ar ko darboties. Viņš gribēja laiku pa laikam savus mācekļus stiprināt ticībā, parādīdamies viņam dzīves, bet tai pašā laikā viņam bija lieli pulki tādu, kas bija ilgodamies gaidījuši viņa atklāsmi. Kas bija gaidījuši, ka viņš, elles izpostītājs, vedīs viņus uz debesīm. Viņš visus viņus pazina. Beidzot viņu Jēzu redzēja.
cik daudz sirsnības, prieka un tādu brīnišķīgu rūpju, ko pestītājs savas mīlestības dēļ negribēja uzticēt eņģeļiem. Viņš jau varēja pateikt, mīļie eņģeļi, te ir tie svētie no elles izvestie ārā, tad iekārtojiet katru savā, vietiņā, kas viņam paredzēta. Viņš tak bija viņus lolojis, viņus mīlestībā glābis, viņiem atklājies, Ābrahāms redzēdams viņa dienu līksmojās. Un tagad viņi ir beidzot sagaidījuši. Viņi ir izvest ārā no elles, aizvest uz debesīm, un tur ir tik daudz prieka un līksmības. Un pestītājam bija ko darīt tās 40 dienas arī tur. Bet viņš atrada laiku būt arī pie saviem mācekļiem. Es tā vienkārši to stāstu, bet es esmu pārliecināts, ka šī aina bija vēl daudz, daudz skaistāka, un šie notikumi bija vēl brīnišķīgāki. Jo tie bija reāli cilvēki, kurus pestītājs bija vedis uz debesīm, par kuriem viņš bija gādājis, rūpējis, kas ar nopūtām un ilgām bija uz viņu gaidījuši. Un tagad viņš varēja viņus apkamt debesu valstībā. Bet viņš neaizmirs arī savus mīļos. Un viņš uzrodas tādos, īpašos brīžos. Tādus, kur gandrīz vai tā varētu teikt, mācekļi jau kaut ko tādu ir pieredzējuši. Stāsts iesākas gluži kā Pētera aicinājuma sākumā. Jēzus pie Tiberijas jūras sludina evaņģēliju Pētera laivā, sēdēdams, ļaudis stāv krastā un klausās. Un Pēters ar saviem darbabiedriem visu nakti ir mēģinājuši kaut ko noķert, un nekas nav viņam trāpījies. Tīkli ir bijuši tukši, no viņiem var izvilkt, ūdens zāles, iepinušos sprunguļus, kādu vecu zābaku, ja tādas lietas met toreiz ūdenī, Bet zivis nebija. Un tad Jēzus saka, dodieties Selgā, tā ir tā vieta, kur tas dziļums iesākas, kur jau zivis mīt. Un izmetiet tīklu. Dodieties uz augšu un izmetiet tīklu. Un viņi izmet, saka Pēters, kungs, mēs visu nakti esam metuši un vilkuši ārā, un metuši un vilkuši ārā, un metuši un vilkuši ārā, bet uz tavu vārdu es gribu izmest. Un tagad mēs lasām, ka mācekļu pulciņš ir prom no Jeruzālēmas, atgriezies atpakaļ tā kā atpakaļ pie, turpat ir laivas, turpat ir tīkli. Bet tas stāsts ir tāds, cik Jānis, man liekas, ļoti prasmīgi ir parādījis, ko viņi tur dara. Viņi sēž, lūdz Dievu, spriež un domā. Un tad Pēteris saka, es eju zvejot. Tā kā viņi nav tā kā, domājuši tā kā tur, tā pilnīgi noteikti, mēs tagad atkal dosimies zvejā un atsāksim savus zvejnieka dzīvi un zvejnieka darbus. Viņi ir tādā gaidīšanā, ko tagad darīt? Kas mēs īsti esam? Vai mēs esam galilējas zvejnieki? Vai mēs esam Dieva dēla vēstneši? Vai mēs esam apustuļi? Vai zvejnieki? Ko mums tagad darīt? Kā būtu pareizi? Galu galā ēst taču arī gribas. No rīta kaut ko brokastīs būs. Būtu labi kaut ko likt galdā. Un mēs redzam, ka tas tā kā neorganizēt, tas notiek tā spontāni. Pēters saka, es iešu,
Pārējie saka, labi, mēs arī ejam. Tas nozīmē, ka viņi tā kā nebija īsti gatavojušies ka viņi atkal būs zvejnieki. Viņi ir tādā gaidīšanā. Un tad notiek tas, kas notiek. Visu nakti viņi atkal izmet tīklus, ievelk tīklus, izmet tīklus, ievelk tīklus, izmet tīklus, ievelk tīklus, un nav nekā. Kaut gan viņiem jau būtu jāzina, kur mest, un kad ķeras, kad neķeras. Viņi zvejnieki, viņi profesionāli. Nav nekā. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņam sauca, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nē. Viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Un tie izmet tīklu, un zivju daudzumu dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Un Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails, un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta kādas 200 olektis. Turpinājums tam aicināšanas stāstam, kuram līdzīgs arī šis notikums, bija tāds, ka Pēteris pēc Jēzus vārdu, viņš saka, bet uz tavu vārdu, meistar, kungs, es gribu izmest tomēr tos tīklus. To zivi jau tur nav, bet, kad tu saki, uz tavu vārdu es gribu to izmest. Un viņš velk ārā un tīkls plīs aiz zivju daudzumu. Un tad Pēteris laivā būdams, tur pat Jēzus ir, to redzēdams. Viņš sauca, kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un Jēzus jums saka, nebīsties, kopš šī laika tev būs cilvēks svejot. Dieva valstībai. Jo Dieva valstība ir līdzīga tīklam, kas izmests jūrā un savilka dažādas zivis. Un kad to izvilka krastā, tad sapūšās izmet, nokurināja ceplī, bet tās dzīvās savāc traukos. Viņš saka, tāpat būs laika galā. Kad eņģeļi savāks no austrumiem, rietumiem, visas valstības ļaudis, un tur būs visādi saķerti. Un tie, kas būs neticībā, ļaunie savā bezdievībā, tie būs tās sapūšās zivis. Tās gaida sots. Bet tās labās zivis, tās būs tās, kas tai debesu valstībai sakrātas. Tādu līdzību pestītājs bija teicis. Lūk, un tagad notiek tas pats, viņi izmet tīklus, tur krastā stāv, kas viņš tāds ir, kas tur krastā stāv? Viņi nepazīst viņu. Nav uzreiz, tas laikam Jēzus. Kaut kāds, mēs jau, mums tā grūti ir to 2000 gadu veco zvejnieku ikdienu tā saķert. Varbūt mums var palīdzēt zvejnieku dēls, kurš atceras zvejnieku dēlu. Kad zvejnieki nāca krastā ar savu lomu, kas viņus tur sagaidīja? Jā, sievas bērnu un uzpircēji. Tie prasa, vai jums tur ir kaut kas? Uzpircēju zivju. Varbūt stāv krastā. Prasa, vai jums tur ir kas? Es saku, nē, nav. Tas uzpircējs, it kā, iespējamais. Viņš saka, metiet labajā laivas malā, jūs dabūsiet.
Liekas, kreisajā malā, labajā malā, es nezinu, protams, kas mums ir tāda zvejniecības, tādi speciālisti. Jānis visu laiku saka, ka viņš ar rūtai no makšķeri esot kādreiz, bet tas ir upītēs, tas nav jūrā. Bet viņš tieši saka, kā tas ir jādara labajā pusē. Varbūt, ka šeit ir kāda zīme. Mēs zinām, ka skolotāji, kas kristīgo mācību ir apkopojuši, viņi saka tā, Dievam ir divas valstības. Labās rokas un kreisās rokas. Kristus sēdies tēvam pie labās rokas. Tātad viņš valda šajā labās rokas valstībā īpaši. Un labās rokas valstība atšķiras no kreisās rokas valstība to, ka kreisās rokas valstība ir dabiskā valstība, kas darbojas pēc Dieva likumiem, tā ir radības valstība, kur lietas notiek, kā pasaulē notiek. Pēc Dieva dotiem likumiem. Jā, tā ir Dieva valstība, arī tur Kristum ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc, ka tā ir, tā kā virs zemes, tā vara. Bet labajā rokā, viņš sēž pie Dieva labās rokas, un tas ir tas īpašais, tā ir šī Dieva īpašā valstība, kur Dievs pats savā spēkā valda un dara, kā viņš grib. Piemēram, tagad Dievs valda savu Kristu mūsu vidū pēc savas labās rokas likuma. Viņš ir apsolījis mūžīgo dzīvību tiem, kas uzklaus Dievu vārdu un patur savā sirdī. Tas nepieder pie šīs pasaules. Cilvēki no malas to nevar saprast. Kā tik tāda nožēlojama un tāda lieta, kur kāds kaut ko runā, citi klausās, var iedot mūžīgo dzīvību. Varbūt, ka tur kaut kam citam vajadzētu būt, es nezinu, mēs kādreiz lasām, kādi imperatori tik ļoti bijušies no nāves, kam meklējuši ir mūžīgās dzīvības eliksīru. Tas bija ļoti grūti. Viņi nesko dzīvesudrabu dzēruši un visu kaut ko, un kad domas, kā tie dakteri tajā laikā toreiz to lietu saprata. Un droši vien ne jau tādi vienkārši dakteri, bet kādi tādi īpašie dakteri, kuriem ir īpašas idejas un īpašas zināšanas pēdiņās. Tādu kaut ko ārkārtīgi sarežģīt darīt, vai veikt kādus varoņdarbus, vai ko. Nē, Kristus valda pie Dieva labās rokas un ir teicis, ka tur, kur viņa vārdā cilvēki sanāk kopā, 2 vai 3, viņa vārdas klausīties, viņu pielūgt, uz viņu ticēt, tur viņš ir viņu vidū. Un iespējams, ka šī tīkla izmešana labajā pusē ir tā kā tāds simbolisks teikums. Jūs nedarbosieties pasaulīgi. Jūs sludināsiet Dievu vārdu, pulcināsiet ļaudis ap Dievu vārdu un lūgšanu. Nevis ap kaut ko citu, ar ko cilvēks var pievilināt. Kā baznīca bieži vien to aizmirst, viņi met tīkls kreisajā pusē, ja tā varētu sacīt. Un meklē tur. Ar visādiem viltīgiem paņēmiem, galvenais, ka tu tiec pie tām zivīm. Bet tas, ka tās zivis kreisajā pusē vilktās un smalstītās beigās ir sapūšas. Jo viņas nav dabūjuši dzīvību no Dieva vārda un ticības. To viņi nepadomā. Bet šī tīkla izmešana labajā pusē, es domāju, ir tāda laba norāde. Palieciet pie tām lietām, kur Kristus valda pie Dieva labās rokas debesīs. Tur, kur viņam ir vara debesīs. Nevis pie tā, kur šīs pasaules lietas un gudrības cilvēks var pulcināt, pievilināt, iesaistīt, aktivizēt un visādi citādi viņus it kā baznīcā iedabūtu. Jā, tīklā viņas būs.
Kādas viņas būs tad, kad tīkli izvilks krastā? Tas ir cits jautājums. Bet, es domāju, ka šī izmešana tīklu labajā pusē varētu būt tāds simbols, jo Kristus ar sēž pie tēva labās rokas debesīs. Un līdz ar to tad šajās viņi ir debesu lietās aicināti. Lūk, viņi bija netālu no krasta 200 tolektis, jeb 100 metrus, tas būtu tā. Un tagad mēs redzam, notiek kas ārkārtīgi neparasts. Un tā ir šī galvenā atšķirība no tā, ko mēs likām klāt Lūkas aprakstītais Pētera aicināšanas stāsts. Tur Pēteris, redzēdams lielo lomu, nokrīt pie Jēzus kājām un saka, kungs, aizej no manis grēcīgs cilvēks. Šeit uzzinādams, ka tas ir kungs un redzēdams šo brīnumaino zīmi, viņš apvelk drēbes un metas pāri laivas malai un peld krastā, 100 metri tomēr, un viņi ir tur tajā dziļajā vietā. Ne jau tajā seklajā, viņš nevis brien tur kaut kur vai kā, bet viņš lec un peld, lai ātrāk nokļūtu pie Jēzus. Kaut kas viņu dzīšus dzen. Kaut kas tāds, ko viņš grib izrunāt ar Jēzu pēc iespējas ātrāk un bez citu liecinieku klātbūtnes, jo viņš jau Jēzu bija saticis, jā. Bet šī lieta nebija izrunāta. Vēlāk pēc tās sarunas mēs varam nojaust, ka šī neizrunātā lieta ir viņa nodevība, kur viņš tanī naktī, kad mūsu kungs un pestītājs tika tiesāts, 3 reizes viņu aizliedz, tā kā pestītājs to bija paredzējis. Kur viņam teica, arī tu esi ar šo te Jēzu nogalējis. Nē, es viņu nepazīstu. Dievojās, lādējās, kad sildoties pie tās uguns svešās augstā priestera pagalmā, tie vīri teica, arī tu esi. Vai tikai tu ar viņu nebija tur dārzā? Vai tikai tu nebija tas, kas mūsu malkam ausi nocirta? Galu galā tā viņi nesaka, bet tur tas radinieks īpaši uzdod jautājumu. Un varētu domāt tā. Viss jau ir piepildījies, Jēzus ir augšām cēlies. Kāpēc šāds nemiers? Bet redziet, kad cilvēks ir īsti darīt dzīves, tad tas, ko kādreiz pat sen viņš ir darījis, pēkšņi šī apziņa var ārkārtīgi spēcīgi iesist un cilvēku, jo viņš tagad ir dzīves. Viņš tagad to jūt. Viņš zina, ka ir piedots. Viņš zina, ka ir apklāts, jo viņš to ir dzirdējis, viņš tic tam. Bet viņš vienalga spiežas pie tā kunga klāt, to atkal sūdzēdams un vienotreiz izraudādams. Kādreiz ar lielu kaunu. Un nav tā, ka, man pieder, es tagad to aizmirsīšu, un tas aizmirsts. Nē, tā nav. Acīm redzot, Pēterim šī lieta ir tik smelgus tieši atdzīvojusies pēc tam, kad kungs augšām cēlies, ir savu dzīvības spēku un savu garu par viņu izlējis. Jo viņš tapas dzīves. Piedzērušam nesāp, beigtam nedrusciņas, pēc dzīvām un tam, kas skaidrā prātā
tam sāp. Arī tas vecais, kas bijis. Nu jā, un viņš grib ātrāk. Viņš ir tā kā nonācis līdz tam, lai to izrunātu, jo tās pirmās tikšanās bija tik ārkārtīgi, neparasts, priecīgs, un tur nebija īsti iespējams, nebija īsti laika tās lietas izrunāt, bet tāpat kā mūsu dzīvē pienāk tāds laiks, kad pēc šī pirmā prieka, ka mūsu grēki ir piedot, Dievs mums ir pieņēmis, tas nenozīmē, ka mēs aizmirstam savus grēkus, vai viņi mūs nesāp. Mēs vēl vienu otru reizi kungam par viņiem nopūšamies, bijušajiem. Jā. Izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojam un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņam sacīja, nesiet no tām zivīm, ko jūs tagad esat saķēruši. Tad Sīmons Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām zivīm, skaitās 153. Bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņam sacīja, nāciet uz rīta maltīti. Un neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem tāpat arī zivis. Tā bija jau 3. reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Stāsts ir tāds neparasts. Jānis raksta to, ko viņš redzēja. Protams. Pestītājs apstiprinādams to, ka viņš mācekļus ir aicinājis par cilvēku zvejniekiem, liek viņiem mest laivas labajā pusē, viņi visu nakti ir ķēruši, un tagad viņi izmet un noķer milzīgu daudzumu zivju. 153. Kam tas lomas piedara? Pēc būtības. Tam, kurš ir teicis, izmetiet labajā pusē. Bet viņi ar savām rokām ir to tīklu izmetuši. Viņi nekad nebūtu metuši. Viņi nekad nebūtu dabūjuši, ja viņi nebūtu svētīti. Ja viņi nebūtu saņēmuši svētību no tā, kurš stāv krastā un saka, dariet tā. Un jūs dabūsit. Viņam nebija šaubu, viņš teica, pamēģiniet. Viņš zināja, ka būs, jo tas bija viņa darbs. Un tagad viņi izkāpa krastā, un tur Jēzus jau ir kaut ko pats ar savām rokām noķēris. Un savā ziņā, mēs varētu pateikt, ja tas ir arī šīs simbols nāk šim notikumam klāt, kā šis pilnais tīkls, kas tomēr neplīst, simbolizē, varētu teikt, apustuļu sludināšanu un tos augļus, ko nesīs šī viņa sludināšana, kad viņi nāk savā darbā. Tad tur jau ir kaut kādas zivtiņas, kas varbūt simbolizē šos apustuļus pašus. Tieši tik daudz, lai viņi varētu. Viņi saka, tie ir, ja es saku, šitās es saķēru, tie esat jūs, bet jūs saķersit tos, un tie būsim mēs vai vēl kādi citi bez gala ļaužu. Jā, mums, protams, jāsaprot, ka katrai līdzībai ir savas robežas. Proti, ja mēs tā ņemtu ļoti tā tieši, kas tā ir zivs, viņi apēda, viņas vairs nav, ko tad tas nozīmē tagad, ka tai valstībā mūs noēdīs un mēs vairs nebūsim? Nē, tas valstības līdzības ļoti atšķirīgas un dažādas ir, kas to kopumu rada no daudzām ainām. Bet kaut kādā mērā tas sasaucas ar Jēzus vārdiem, ko mēs kaut kad pirms 2 gadiem lasīdami 4. nodaļu. Ka tad, kad Jēzus ar savu sludināšanu
pie Ziharas kalna, Samarijā. Ir atgriežis šo samariešu sievu. Un tā ir gājusi, un no šīs Jēzus sludināšanas tas spēks vēl turpinās arī viņas liecībā, un samarieši tic, nāk tagad. Un mācekļi pa to laiku atnākuši, viņi saka, mēs tagad atnesām tev ēdi, mācītāji. Un viņš saka, man ir barība ēst, ko jūs nezināt. No šīs ticības, kas rodas sirdīs, viņa dvēseli ir pamielota ar prieku. Nekā viņš šos ļaudis gribētu izmantot tā kā zivis apēst. Nē, tas, protams, nē. Bet darīt tā prātu, kas viņu ir sūtījis, jā, pat atdot savu dzīvību par viņiem, un ka ir kādi, kas to ir gatavi ņemt pretī, kur šī liela apmaiņa notiek, tas pamielo dvēseli. Un Dievam nevajag ne vēršu, ne jēru, ne citu kādu radījumu vai ēdienu, lai viņš būtu paēdis. To viņam nevajag, ja viņš gribētu, viņš saka, man pieder visu pasauli. Bet viņa dvēseli to pamielot un priecīgi no tā, ka viņa bērni nāk pie viņa. Kad cilvēki iemanto mūžīgo dzīvību, ka viņi kopā ar Dievu priecāsies un līksmos mūžīgi. Tas pamielo mūsu pestītāju sirdi. Un, protams, ka tās zīmes, kas, varbūt te tādi simboli, atkal tādi ļoti neparastas notikums, kurā mēs varam, tā kā saskatīt šīs lietas no visām kopsakarībām, no visu, ko pestītājs teicis, viņas to ļoti skaisti parāda. Jā, mēs redzam, ka mācekļi redz, jā, tur ir kāds vīrs. Turklāt tas vīrs ir sacījis viņiem, bērni, vai jums ir kas ēdams? Vai Jēzus bija daudz vecāks par Pēteri? Bildēs jau parasti rāda, ka Pēteris ir 70-gadīgs sirmgalvis, kurš tur iekritis ūdenī, un Jēzus viņu tur jauns un stalts vēl kārā un tā tālāk. Varbūt, ka Pēteris bija Jēzus vecuma. Varbūt, ka nebija. Katrā ziņā nevarīgs sirmgalvis viņš nebija. Tā bilde ir pilnīgi, es nesaprotu, no kurienes tā doma tur varēja rasties, bet viens pakaļ otram, tā viens otru citē un glezno kā redzējis no citiem, tikai mēģina smukāk to uzgleznot vai drusku citādāk. Tā doma tāda, Jēzus izvilka man vectētiņu no ūdens. Vectētiņš jauns bija, kad Jēzus to izdarīja. Bet es vectētiņu pazīstu sirmu. Mēs Pēteri pazīstam tikai jau vecu vīru. Tā apmēram. Kaut kā tā. Tātad, bet viņš viņiem saka bērniņi. Jo viņš ir mūžības tēvs. Viņš ir no mūžības. Un kādā veidā viņš atklājās viņiem? Varbūt tur bija kaut kas no šīs mūžības pieskāriena. Jo tas būtu, katrā ziņā tā diezgan neparasti. Ja kāds stāv, varbūt jaunāks par daudziem citiem, kas tur apkārt un sauc viņus par bērniņiem.
viņi mācās uz Jēzu paļauties ticībā. Jā, viņi redz, bet viņi nepazīst, bet zina, ka tas ir viņš. Tā ir ļoti būtiski nianses. Viņi nepazīst viņu tā, kā viņi ir pazinuši, bet viņi zina, ka tas ir viņš. Tā ir liela māksla. To svētais gars māca kristiešiem. Vai mēs varam pazīt Jēzu svētā vakarēdienā maizē un vīnā? Nu, nē. Bet mēs zinām, ka tas ir viņš. Viņa miesa un asins. Mēs zinām. Mums nav jājautā, kas tas ir. Mēs zinām. Nu, kaut kā tā līdzīgi. Tā Jēzus jau savus mācekļus sagatavo tam, kā baznīca dzīvos nākamos gadsimtus. Ne skatīšanā, bet ticībā. Un nevis ticībā, kur viņi tā kā tic uz klāt nēsošo Jēzu, bet uz klāt esošo Jēzu, tikai nemiesīgām acīm tveramo, bet tikai ticības rokām tveramo. Mēs tagad arī varētu vaicāt, Jēzu, vai tu esi šeit? Mēs nevaicājam. Mēs zinām, ka viņš ir tur, kur 2 vai 3 ir viņa vārdā. Viņš ar savu klātbūtni piešķir spēku evaņģēlijam, kuru mēs lasām, pārdomājam. Ja viņš ir teicis, kur 2 vai 3 manā vārdā, es esmu viņu vidū. Bet tā kā par to domādami, mēs mazliet esam tikpat samulsuši kā tie mācekļi. Un tā ir apmēram, ka viņi tā kā nepazīst, bet zina, ka tas ir viņš. Un tā kā gribētu pajautāt, bet tic un nejautā. Un tā ir tāda svētā gara skola. Ticēt Jēzus apsolījumam, ka viņš ir tur, kur viņš ir solījis būt, un tādā veidā, kādā viņš ir solījis būt. Nemeklēt neko vairāk. Neteikt, Jēzu, parādies tā, kā mēs tevi pazīstam. Kā mēs tevi esam redzējuši. Nē, viņš ir pavisam citādāks. Bet viņi neprasa viņam atklāties tajā veidā, kā viņu pazītu. Un arī mēs neprasām. Un visur tur, kur cilvēki sāk taujāt, līdztekus Dievu vārdam un sakramentiem, jā, bet es gribu redzēt Jēzu, kāds viņš ir. Un tad tur ir visādas metodes un vingrinājumi un vīzijas un viss kaut kas. Klāt pie Dieva. Jā, Dieva vārds un sakramenti, protams, mēs jau ticam. Bet beigās viņi aiziet prom no vārda un sakramenta un piepildās tas, ko Luters teicis. Viss, kas ir ārpus vārda un sakramentiem, viss, ko sauc par garu ārpus vārdiem un sakramenta, ir vēlns. To pat kādreiz cilvēki no malas, pat tādi meklētāji, pusticīgie vai pat neticīgie. Redzēdam visu to ņemšanos ap misticību, saka, tur ir kaut kas jocīgs visā tajā. Tāpēc, ka arī viņi saprot, ka ticība ir, ja tā ir rakstīts, ja tā ir teikts, tad uz to mēs ticam. Uz to mēs paļaujamies. Pie tā mēs paliekam. Bet visur, kur mēs vaicājam, kaut kā, tomēr pajautā, Jēzu, parādies
atkal tā, kā mēs tev pazīstam. Nē, tā viņš vairs neatklājas. Viņš parādās vārdā un sakramentos, un te mēs redzam ar to norādi, ka Jēzus ir tas mielas devējs, viņš dod maizi un arī tās zivis. Un saka, atnesiet no tām zivīm, ko jūs esat noķēruši. Jo tas viss ir Dieva valstības lielā zveja, kur pasaule ir jūra, un tīkls ir Dieva valstība, kas savelk visādas zivis. Un gan tās, ko Jēzus pats ir licis galdā, proti mācekļus, ko viņš ir aicinājis, un tie, kas caur mācekļiem nāks pie ticības, tie visi būs viena baznīca, viens pulks. Tā. Tik tālu. Varbūt ir kāds jautājums, un es zinu, ka no sākuma jautājums par tekstu, tad mums ir mazliet viena tēma, ko Sandra ierosināja, ka mēs varētu noslēgumā arī mazliet pie viņas pakavēties. Jā. Jā. Izsaka. Piemēram, man ir viens pazīstams automehāniķis Mareks. Un viņš katru septembri brauc uz Somiju ķert līdakas. Protams, ka tās līdakas tur ir ļoti daudz. Un viņš pasaka, es noķēru 130. Vai tas kaut ko izsaka? Izsaka, vēl kā. Viņš viņus noķēra, var kāds 2 viņš apēd, bet pārējās atlaida, kā saka, atpakaļ. Izrādās, ka šito pašu dara arī mūsu malderi. Viņiem tur pie vecumniekiem ir tāds ezers, kur viņi ķer karpas. Nu, tad kurš lielāku? Viens noķer parāda 9 kilogrami. Nu, tāds makans. Laiž atpakaļ. Otrs noķēris 12 kilograms. Vai tas kaut ko izsaka? Jā, 12 kilogramu karpa. Nu, tieši tāpat arī tas 153 izsaka. 153. Nu, tas ir daudz. Tas ir daudz. Tas ir vairāk nekā mans automehāniķis Mareks pa visu nedēļu noķēra Somijā, kur viņi vien pēc otras viņš vilkārā. Es sapratu to jautājumu. Es tikai gribēju pateikt tā, ka tas vienkārši parāda tas ļoti daudz. Zvejniekiem tas ļoti daudz ko izsaka. Un viņas visas bija lielas. Tas ir tas atsliecinieks. Jā, atslīdz. Viņš saka, tiešām bija 153. Kad tur mēģina tagad, no šitā es izvairos. Mēģina tā kā ciparus pārvērst un skaidrot kaut kādā numeroloģiskā veidā. Nu, tā ir tāda apšaubām iemaņa, es teikšu, kā ir. Kaut gan viņai ir diezgan senas tradīcijas, un pat pārlasīja Barnabas vēstuli, tur arī viņš tur. Kā Abrahamam bija 318 viņa tur dzimušie. Un tad, ko tad tas nozīmē? Tas 318 sastāv no jotas, tetas un vēl tur kā, un tas nozīmē Jēzu Kristu un tavu krusts. Nodarbojas cilvēki ar tādām lietām, bet vairāk man nav komentāru. Bet nozīme tam ir, Jānis bija klāt, viņš saskaitīja, viņš apliecina, tas tiešām bija pilni tīkli. Un viņi nesaplīsa. Tā, pie tā arī paliksim. Vēl kādi? Jā. Es esmu klausīt, es kaut ko pārātāju, kā rūpes, esot, kad viņš 40 dienas parādījis, un viņš tā nebija, ka katru dienu nābi, Nē, katru dienu nē, bet 40 dienu laikā, jo līdz debes braukšanai no... Jā, tur tā kā... Tūlīt tad izlasīsim tos apostoļu darbu, to iesākumu, jā.
Pirmajā grāmatā Teofilis aprakstīja visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja, līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstību. Jā. Nu tā, tās 40 dienas parādās, jā. Tur viņas parādās. Vai no šīs vietas būtu cēlēs tas 40 dienu pēc bērēm, kad cilvēki neaiztiek mantas un bērēs? Jā, tas ir par iegānstu izmantoja šīs 40 dienas. Cēlies nē, bet tas ir tā kā tāda, tāda drusku tāda, kā maldu mācītāji mēģina kaut ko pieķert tur, klāt tā kā, Ļoti jocīga mācība, jāteic. Bet ļoti izplatīta. Tas ir tāpat kā ar slimībām. Tās kādreiz ļoti labi izplatās. Tikai veselība nelīp, bet slimības līp, jā. Man viens tāds, ar vienu pie manis atnāk jautājums Kandavā, pie kandavniekiem. Un tieši šajā par Dievu mājokļiem, kur Kristus es noeju jums vietas attaisīt, jā. Tas jautājums ir tāds, kur visiem tiem cilvēki, es jau esmu to jautājis, man liekas, kur viņi tik daudz spēs satilpt, kur būs tā, tie mājokļi un tā vieta, kur viņi visi var palikt. Pirmkārt, te ir runa par dvēselēm. Jā. Un tās ir tik vieglas. Un cik tad dvēseli aizņem, cik dvēselis var? Vai cik dvēselis var, sapulcēties šajā istabā? Tur cik daudz to vietu vajag vai cik maz? Vai tas ietilps vienā, es nezinu, vienā mazā trauciņā, vai tas aizņems puse universa? Tam nav nekādas nozīmes. Dievs ir valdnieks. Viņš var ielikt visu pasauli vienā mazā pilienā un darīt, kā grib. Bet tā ir cita pasaule, cita debes, cita zeme. Tas vēl pat nav cita zeme, cita debes, tā ir paradīze. Kur mēs gaidām, tas ir laicīgi, tā ir viesnīca atpestītajiem, ja tā varētu teikt, viņu dvēselēm, līdz augšām celšanās dienai. Protams, jautājums, bet pēc augšām celšanās, kur tad visi paliks? Un to redzēsim. To tad redzēsim. Būs ļoti interesanti. To gan mēs varam nojaust. Bet Dievam tā nebūs problēma. Ja? Viņš rada telpu, viņš rada vietu. To bezgalību jau var uztaisīt viņa divos virzienos. Uz lielumu un uz mazumu. Tur arī bezgalība. Un Dievs pār visu to ir kungs. Un šo noslēpumu zina tikai viņš. Bet mēs ieraudzīsim, vai sapratīs, bet būs labi. Par to, ka nebūs tā, ka tagad pateiks, visi tagad tie, kur jaun debes zem, bet kandavniekiem vietiņas pietrūks. Jā, to var pilnīgi droši teikt, ka tā nebūs. Jā. Tas ir ierakstīts tagad. Jā, tas ir ierakstīts. Mīļie kandavnieki, jums arī pietiks vietas. Tā. Tagad bija jautājums, ko gribēja tā kā vēl apspriest Sandra par mūsu absolūcijas veidu, kas ir mūsu baznīcā tāds neparasts. Proti, ka mums cilvēki nāk pie altāra pēc tās vecās kārtības un saņem absolūciju ar roku uzlikšanu dievkalpojumā. Un no kurienes tas ir nācis, kur tas cēlies un kāpēc daudz kur citur tas ir pazudis, citās baznīcās. Diemžēl arī citās
Latvijas draudzēs ar tas sāk padaļai izzust. Šī tiešām ir viena, maz izpētīta lieta. Es esmu pat tā kā dzirdējis no kādiem liturģijas speciālistiem. Bet, lai saprastu, par ko tas stāsts īsti ir, iesākiet baznīcā Meža parka draudzē un gadiem ritot, tur pāris gadu ejot, es biju liturģiju iemācījies no galvas. Un man nevajadzēja nekādu, es nekad tā nesekoju līdzi kaut kādā dziesmu grāmatā un tā. Un liturģijas bija iemācījies no galvas. Un tad, kad es kļuvu par mācītāju, pēkšņi man vajadzēja noturēt dievkalpojumu tagad kā mācītāju. Un es skatos dievkalpojumu grāmatā, ir cits dievkalpojums, kur nav šāda grēksūdze, kur visi iet pie altāra, kur mācītājs prasa, vai šī ir tava patiesa grēksūdzēšana, lūkšana, un uz šo jūsu grēksūdzēšanu lūkšanu, tad es aicinātu viņu iecelt Dievu vārdu kalpus, jums pasludinu Dievu žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti, un tad iet uzliek rokas un katram atsevišķi atlaiž grēkus. Nekā tāda dievkalpojuma grāmatā es neredzēju. Paskatījos vecākās, nekā tāda nav. Kur tad ir tā vieta? Pat grēksūdzes lūkšana cita. Pavisam cita. No kurienes tas? Tad es vienā vecā dievkalpojuma grāmatā pēkšņi atrodu, ka ir privātā grēksūdze, tāda atsevišķa sadaļa, un tur ir šī lūkšana, tur ir šis jautājums, tur ir šī atbilde, tur ir šī roku uzlikšana. Un tagad es tad to tā kā likdams kopā, sapratu, ka tas ir ienācis dievkalpojumā no privātās grēksūdzes. Bet nekur tas nav fiksēts tādās dievkalpojuma kārtībās, kas ir drukātas. Tagad ir jaunā dievkalpojuma kārtība, kas ir dziesmu grāmatā, tur ir šī dievkalpojums 2, kur vairāk vai mazāk ir tā, kā mēs to noturam. Bet es vēl tāpat aizvien turpinu šo daļu turēt pēc atmiņas. Tādā veidā. Kā es to esmu iemācījies, iedams Meža parka draudzē. Tagad tā. Protams, ka cilvēks, kad viņš neko nav redzējis, viņš domā, ka visi dara tā. Kad es biju vēl teoloģijas students, pat nebiju mācītājs, es nokļuvu Zviedrijā, un tur mums bija tāda jauka tikšanās ar tādu vīru, par kuru tie latvieši, kas Zviedrijā dzīvoja, kas bija ar tur pie baznīcas piederīgi un baznīcā kalpoja, viņi teica, tas ir kaut kas līdzīgs kā jums, profesors Feldmans. Tas bija mans Meža parka mācītājs. Tāds pats patriarhs. Tu bija tāds mācītājs, arī vecs vīrs, kur uzaicināja, tur tikties ar mums, latviešiem. Toreiz jau tas iedomājieties, un mēs ar padomu pasēm lidojām uz Stokholmu. Un tad šis vīrs tagad tā runā un tā skatās uz mums, latviešiem, kādu mēs esam, un tāda mīlestība, sirsnība. Un tad tie latvieši, kas jau zina, kā pie mums, viņš saka, paskait, kā tas ir, viņiem tur ir tāda dievkalpojuma kārtība. Ka tur uzliek rokas pie absolūcijas, cilvēki nāk pie altāra un saņem absolūciju. Jo Zviedrijā nekā tāda nebija. Un tas vīrs, viņš bija profesors, bijis liturģijā tieši. Un Zviedrijā jau tur tā liturģija tur pētīt un liturģiski atjaunot un tā tālāk un tā tālāk. Un viņš pēkšņi tā dziļi aizdomājas. Saka, jā, šī ir ļoti sena dievkalpojuma kārtība. Mums Zviedrijā ar kaut kāds senos laikos tāda bija. Kaut kas līdzīgs mūsdienās ir Selka baznīcā, tas ir Vācijas evaņģēliskajā luteriskajā neatkarīgajā baznīcā. Šī absolūcija roku uzlikšana, tā kā pie mums. Un ir daļa draudžu Amerikā, arī misūriešiem, kur arī ir šāda kārtība. Tātad mēs neesam tādā ziņā unikāli.
bet mēs esam tomēr starp tiem ļoti retajiem. Vai visur ir noticis līdzīgi kā pie mums, kur dievkalpojuma kārtība, kas uzrakstīta mācītāja rokas grāmatā, ir viena, un mācītāji notur kaut ko pēc atmiņas, pēc tradīcijas, ko viņi dzirdējuši no iepriekšējiem. Es nezinu, vai viņiem tā ir bijis, bet mums nevienā dievkalpojuma grāmatā, kas ir saglabājusies, šāda kārtība nav. Bijusi iepriekšējās. Ja? Vai viņiem ir bijusi kaut kur nofiksēta? Grūti pateikt. Bet tagad jautājums, kā tas varēja rasties? Jo mēs zinām, ka kādreiz senākos laikos, mēs nezinām tagad, varbūt par pašiem senākiem luteriskās baznīcas laikiem Latvijā šeit, bet kādu 100 gadu atpakaļ, 200 gadu atpakaļ nākšana pie svētā vakarēdiena bija tāds pasākums reizi 2-3 gadā. Un tad, protams, bija pierakstīšanās uz dievgaldu, kas principā ietvēra arī grēksūdzi un sarunu ar tiem, kas nāca pie sakramenta. Jā, bija tāds komunijas grāmatas liels, kur ierakstīja visus, kas pie svētā vakarēdiena, tai reizē tad ir nākuši tādas bija draudzēs. Un tad šī privātās bikts kārtība būtu tā kā iederīga. Bet kurā brīdī šī privātās bikts kārtība pārceļoja uz svētdienas dievkalpojumu, vismaz uz to, kas bija ar svēto vakarēdienu. Uz to pilnīgi noteikti. To man nav izdevies nekā īsti uzzināt. Bet iespējams ir tā kā Sandra jūs tā kā minējāt to, ka tā kā iepriekš tas bija ļoti reti, kad nāca pie svētā vakarēdiena, tas bija saistīts ar privāto grēksūdzi, bet varbūt tad, kad tā privātā grēksūdze tomēr kaut kā palika netik formalizēta, es neteikšu formāli, tas būtu nepareizi teikt, bet formalizēta, ja, ka viņa vairs nebija tik formalizēta, tad šī cilvēkiem tā apziņa par grēka piedošanas tādu tiešamību un lielumu, kas vislabāk ir izteikta tajā privātās grēksūdzes lūgšanā un absolūcijā, ka tas organiski tā kā pārcēlās uz svētdienas dievkalpojumu. Bet man nav labākas atbildes. Es tikai stāstu, kāds tas jautājums ir, jo cilvēki ir mēģinājuši to pētīt, un droši vien, ka kādu varbūt ir izpētījuši, bet tad ir jāpēta arī līdzi, kaut kā tā, jā, vairāk. Jo tie nav tādi viegli pieejami, tādas lietas tādas. Vispār, ka kāds to meklēt un pētīt. Es esmu tikai no dažiem to dzirdējis. Ja profesors Feldmans nebija stāstījis, vai viņam arī visu mūžu? Es aizmirsu viņam to pajautāt. Jo, tā sanāca, ka kādreiz, lai nonāktu līdz jautājumam, ko tu jautā, ir kaut kā vairāk jāsāk saprast, lai tu viņu varētu pajautāt. Bet tad, kad tu vienkārši dari tā kā notiek, jautājumi tev nerodas, tā ir, man varbūt nepārāk tad interesēja, kā tas viss tā ir, bet tā neiznāca par to parunāt. Jā. Es arī neesmu liturģijas speciālists, protams. Jā. Jā. Tā. Interesanti. Tā svarīga lieta. Bet, piemēram, kā tagad Latvijas Evaņģēlijas Luteriskajā baznīcā citās draudzēs notiek? Ir draudzes, kas turas pie tradicionālās kārtības, un tagad šī kārtība ar šo lūkšanu un absolūciju nākšanu pie roku uzlikšanu, lai absolūciju saņemtu pie altāra, viņi ir nostiprināti mūsu dziesmu grāmatā. Tā kā viņi beidzot rakstiskā veidā šī tradicionālā forma, kas bija mutvārdu tradīcija, ir arī nostiprināta tādā ziņā. Tas, ka mums arī dievkalpojums vienas, kas ir faktiski tāda vairāk pietuvināts katoļu misei un tāds vairāk tāds ekumēniska liturģija, tā to varētu nosaukt,
un viņa ir ļoti populāra jauno mācītāju vidū, tāpēc, ka viņi neko citu nav redzējuši. Ja nu viņi varbūt ir nākuši no tādām draudzēm, kur ir tā tradicionālā, tad ir citādi. Bet tas, ko baznīcas kopējos dievkalpojumos un ko daudzās arī lielajās draudzēs praktizē, viņi tad turas pie tā, es domāju, man grūti ir pateikt, cik daudz turas pie vecās kārtības, cik pie jaunās, bet laikam tā 2-1 vai 3-1. Tā jaunā liturģija, kur ir pavisam cita kārtība, tā kā viņi vairāk tuvāk, tā kā mums no rīta dievkalpojumā. Ja, bet mums ar vēl tā absolūcija vienalga nāk ar roku uzlikšanu, kas tajā galvenajā dievkalpojuma kārtībā nav mums paredzēts. Ja. Jo vienu laiku pat bija, ka tie liturģiskie jautājumi tika risināti, tad bija tādi mūsu mācītāji, kas teica, ka vispār dievkalpojumā grēksūdze nav vajadzīga, tāpēc, ka visiem cilvēkiem jānāk uz privāto grēksūdzi. Tā kā vairāk tāda katoļu pieeja. Jā. Bet, tas palika tā kā tādā pusceļā, teiksim tā. Tā. Labi, tad mēs noslēdzam.